svētku nedēļu klāt. Kuldīga tūdaļ būs pilna ar cilvēkiem. Lidojošā vimba, ko piedāvāja? Lidojošā vimba piedāvā speciālu ēdienkarti pilsētas svētkiem, kur būs tieši īpašie ēdieni, latviskie ēdieni. Sākot no pelēkiem zirņiem ar speķīti, būs brūgu bukstiņu putra. Vietējie iedzīvotāji jau ir iecienījuši mūsu ēdienus. Gaidīsim arī viesus. Un tāda interesanta lieta šeit lielā terasa ar skatu uz pilsētas laukumu. Jā, šī ir tāda īpaša vieta, jo šeit sēdēt uz terases un vērot, kas notiek svētku laikā, ir tiešām interesanti. Kā būs ar darba laiku? Darba laiks būs no pirmā klienta līdz pēdējam klientam. Viņš būs ilgāks. Kafetērija Kukulītis Liepājas ielā jūs cienās ar Kuldīgas maizes kombinātā gatavotiem gardumiem. Būs arī ārā tirzniecība. Stenders šogad, kā katru gadu, būs vaļā visu pilsētas. Gan ceturtdienā, gan piekdienā, gan sestdienā, gan svētdienā. Ceturtdienā vai piekdienā sāks atvērties alus dārs, kurš būs vaļā līdz rīta agrumam, un bārs arī līdz 4 rīta. Stenders sēdes dāns, kas notiks bārs klubs Stenders sētā, kurā piedalīsies ex-debejs, dasistu un citas grupas. Mūsu piedāvājumā būs kā katru gadu otrie ēdieni, pankūkas, salātiņa, zupas, saldējums. Lejā varēs nogaršot frī kartupeļus ar desiņām, pankūkas, sieru un kartupeļu pankūciņus. Neaizvietojama sastāvdaļa, protams, būs alus dārzā alus, sidrs un visdažādākie saldējumu kokteļu veidi. Laipni gaidīt pie mums Bēdrā klubā Stenders Liepājas ielā 3. Trīszvaigžņu viesnīcā Metropole, Baznīcas ielā 11, jūs gaida gan restorānā, gan sētas terasē. Svētku laikā speciāla ēdienkarte. Durvis vaļā līdz pat rītam. Kafejnīcas Pagrabiņš Baznīcas ielā jūs pārsteigs lieliskā virtuve un mājīgā terasa pār Aleksu upīti. Nāc un baudi svētkus Pagrabiņa gaisotnē. Kuldīgā Liepājas ielā nesen durvis vēris Jēkaba nams. Uz ielas šeit jauka terase. Mēs šobrīd esam atjaunotajā Jēkaba nama terasē. Pašas Liepājas ielas. Kādas sajūtas jums kā klientam šī brīdī? Man šeit ir ļoti pozitīvs. Man jau agrāk bija, ka te bija Jāņams. Es vienīgā vieta, ko es nācu, es jūtu, ka es uzlādējos. Man nāk pozitīva enerģija pa visiem pirkstu galiem iekšā. Es nezinu, kādā te ir auri, te ir ugunsādere, pretstatā ūdensāderei. Kad ugunsāderē cilvēks uzlādēs, tāda ugunsādere mums arī ir Pilskalnā mūsu svētvietā. Un es jūtu, ka te arī kaut kas. Es šad tad gribu kaut ko uzrakstīt kādā avīzē žurnālam, un šīs ir vienīgais kroks, kurā man rakstās. Es jūtu pozitīvu ietekmi, un es jau to te izteicu jaunam īpašniekam, ka šī ir ļoti laba vieta, šeit ir laba aura. Ēdnīca Eža Gažociņš Kuldīgā Liepājas ielā. Savus klientus gaida sestdien līdz pat 18. Tik lēti nebūs nekur citur. Veikals Dārziņš Baznīcas ielā 13 cep visgardākās maizītes Kuldīgā. Svētku laikā Dārziņš ceps un būs atvērts arī nakts stundās. Kafejnīca Staburadze Liepājas ielā 8 svētku viesus pamielos ar visdažādākajām cūgaļas karbonādēm. Varēsiet baudīt arī vistas gaļu, zivis, desertus un zupas. Staburadze strādās līdz pat pēdējam klientam. Labdien! Pilsētas svētkos gaidīsim jebkuru viesi. Strādāsim no 9 līdz 8 vakarā. Ko jūs piedāvājat? Piedāvājam gan siltos, gan arī salātus, zupas,
kā arī dažādas atspīdzinošas dzērienas. Kā būs ar saldējiem? Mums arī ir saldie. Visi gaidīt šeit? Mums mīļi gaidīt šeit. Priecīgs svētkus visiem! Sveiciens Kuldīgas pilsētas svētkos. Laipni gaidīti Šarlotē uz siltu kafiju un bulciņām un kūciņām. Un vislabākais ir jānobauda braunīs. Tas mums, kā citi klienti saka, ir labākais Latvijā. Kā arī mēs pagatavojam garšīgas kafijas, dažādu veidu latte, un mums ir arī ledus kafija piedāvājumā. Kas tas? Ledus kafija, kur ir piens, ledus, kafija, espresso un kafijas sīrupiņš un var veldzēties karstā dienā. Nāciet un baudiet mūsu produkciju, kas ir darināta pat uz vietas un viss ir no tīriem, kārtīgiem produktiem.